Čau! Čau! Ar tevi šodien ir Konstantīns, un man rokās ir 2 jaunumi no USD Carbon 3. Un kreisajā rokā man ir super smukiņi, pilnīgi melni USD Carbon 3. Un labajā rokā man ir Carbon 3 Powerblade ar ļoti jauku strepu šeit pa vidu. Tas nav streps, tas vairāk klipsis, kurš stingrāk turēs tavu kāju un viņas nejos uz sānu. Ko es personīgi varu pateikt par šiem 2 modelīšiem? Ļoti izdevušies. Pilnīgs zolīts melns un nedaudz krāsains, melnbalts zils. Dažas tehniskās lietas, kas man ļoti patīk Carbon slidās, soplēts, viens gabals, liels gan regulārā puse, gan negatīva puse. Ir neliela atšķirība starp Carbon 2 un Carbon 3 šajā vietiņā. Carbon 2 ir vairāk elastīgais materiāls, bet Carbon 3 ir ielikts vairāk āda. Protams, visas Carbon slides, gan arī parastās slides ir pielāgojams kājai, bet Carbon slides ir pielāgojams kājai 5 minūšu laikā. Uzsadot Carbon, mēs varam to viegli pielāgot kājai, tā kā nāc, skaties, izvēlies, un es ceru, tev kaut kas interesēs. Peace! Visi tie, kurus jau ir uzrunājuši X-Jado slides, un jūs gribat kaut ko no X-Jado tādu glaunu un pieklājīgi, tad es domāju, šie stopeli tieši ir radīti jums. Eleganti, melni, ar nelielu brūnu akcentiņu un ar jaunu ādas klipsi, kurš plīsīs daudz mazāk nekā iepriekšējā. Bet ja jūs gribat kaut ko krāsaināku, tad jums jānāk pēc GC Rule. Arī skaistas, gaišākas slides jūs vairāk pamanīsiet, nekā braucot ar melnām. Viss tas pats, ideālais soplēts, ērtā pota iekšā, vēl pēc tam ļoti skaista stopelēm arī. Jaunie stopeleri ir ar uzlabojumiem. Plānais, īpaši labi kājai pieguļošais polsterīts, lai jūs varētu nofiksēt savu kāju ideāli labi, perfektākais slides izjušanai. Nu, kur tas tur? Tu filmē? Bet rodās. Šitie ir Undercover Pro riteņtiņi Jeffa Powarda jaunais izdevums 2012. gada. Viņi ripo labāk nekā pagājušajā gadā. Meklēja Bozi ar Mārtiņu. Boze! Bozi neatradām. Mārtiņ! Pastāst par ikoniem. Ikoni. Jauns modelis, tieši paredzēts braukāt pa flīzēm. Pateicoties šiem ļoti stiprajiem riteņtiņiem, to ir parādījis. Te ir ļoti ciets materiāls, ļoti ātri. Jā, nu jānāk tikai jāpiemēra un tad jau... Tātad mums te Tactical veikalā ir atnākušas daudz jaunas lietas. Šodien es tev pastāstīšu nedaudz sīkāk par jaunajiem UFS Tron Dominika Sagona. Slides, nu, superīgs īstenībā, superīgs. Ļoti patīk. Klasiski melna krāsa, savienojama ar baltu solpleitu un baltu rāmi. Ļoti šīki izskatās, zolīts līdz nelabumam. Ar tādiem foršiem chromētiem akcentiņiem, kas tās slides padara, nu vienkārši es nevaru nokomentēt to, cik labi viņas izskatās. Jā, tad komplektācijā klasiskais UFS Tron solplates, jaunais Kaiser Fluid 4 ar čurājošo sunīti, BHC ritentiņi no tā paša Dominika Sagona noteikti ļoti labi kalpos. Klasiskais, nu jau iecienītais karbona klipsītis, alumīnija izturīgs, kā nākās. Kas īpaši Dominika Sagona slidām šogad ir, jā, tad tas ir visi pazīst jaunos USD Phoenix linerus, un šī ir otrā versija ar savilcēju.
tā saucamais USD Phoenix Atop lineris. Ar ērtu savilcēju vienkārši attaisam, ieliekam kā iekšā, savēl. Nors ir pagātne. Fat Lacing System. Atop is the future. Linerim ir kārtīgs turētājs, kuru varēs turēt slīdes ērti. Nesce, teiksim, tev kaut kur jāiet, tad slīdes vienmēr var ērti paņemt un pārnēsāt. Iesaku visiem izmēģināt, atnākt apstīties, kas tāds ir, uzvilkt kājās, sajūts ir pavisam savādāk. Tā ir nākotne veids. Diršana, tāpēc, kad es tev pastāstīšu par jaunajām... Kas mums vēl jauns atnāca? Spriežot pēc jums visiem 3 Kaiser džemperi. Kas mums jauns atnāca? Cepures. USD Carbon 3 Black un Powerblading Carbon 3. Par tiem jau Konsta stāstīja. Tev jāstāst par cepurēm. Cepurēm? Mums ir atnākušas no Polijas jaunas cepures. Nē, es sajaucu. Šīs te ir Latvijā taisītās. Atbalsta Latvijas tirgu. Made in Latvija, jau, dobre, Taktika LV, peace out.